Labs vakars jūs mājās. Te atkal es ar pavasari un transformācijām mūsu sarunām. Un šovakar man būs ļoti interesants viesis. Es viņu tūliņās mēģināšu uzaicināt. Un cilvēks, kas ar savām dziedinošām metodēm palīdz citiem cilvēkiem iegūt līdzsvaru, harmoniju un savienoties ar savu dziļāko būtību. Es domāju, ka mūsu saruna būs ļoti interesanta. Un tagad gaidām, ka mums Ilga pievienojās. Tā, vēlreiz. Tā, jā. Ilga, es tevi esmu uzaicinājusi. Lūk, un jā, tie, kas varbūt tās ienāk šeit un dzird pirmo reizi, tad jau kādu nedēļu Dzīves elpa savā jaunajā projektā vidū piedāvā šo sarunu sēriju. Es domāju, viņa ilgs 1 mēnesi pilnīgi noteikti, bet iespējams, ka vēl ilgāk skatīsimies, kā mums ies. Jo mēs ļoti, ļoti gribam jūs iepazīstināt ar interesantiem cilvēkiem Latvijā, ar pasniedzējiem, kas ir gatavi dalīties savās zināšanās. Jo šobrīd ir ļoti svarīgi atrast tās lietas, kas jums katram ir vajadzīgas, lai jūs vieglāk pārietu šo pārējais posmu. Un tāpēc jebkura, tātad paskatāmies, jā, jebkura šāda tikšanās var iedot jums kādu labu informāciju, par ko jūs varat padomāt. Tā, Ilga. Tā, Ilga, es vēlreiz tevi aicinu. Tātad es vēlreiz tevi uzaicināju. Un tev vajadzētu apstiprināt, tā kā akceptēt, un tad es, jā, redz, kā smuki sanāca. Tu viņu arī redzēsim Ilgu. Droši vien kamera kaut kā jāsagriež tev. Iespējams, tā. Jā, iespējams, ka tev jāsagriež. Tad mēs tevi redzam. Jā. Jā, super. Super, sveika. Sveika, labvakar. Jā. Paldies, ka tu mums sadzirdēji, ka tu pievienojies šādām sarunām. Un jā, man liekas, ka tas kā tu darbojies, es gan tevi zinu no stāstiem, nav mums dzīvē nācies satikties, gan jau, ka būs tā iespēja. Jā, par to, ka tu esi ļoti, ļoti, ļoti pieredzējusi pirtniece, tas ir pilnīgi viennozīmīgi, bet es arī zinu, ka no taviem rituāliem un šīm te tavām dziedinošām metodēm cilvēki atgriežas mājās pilnīgi citādi. Un tieši tāpēc man likās, ka es varētu ar tevi šovakar parunāt par tēmu, kas tad šobrīd, kādi procesi, transformācijas procesi šobrīd notiek un kas ir tas varbūt būtiskākais, par ko cilvēki šobrīd saskarās? Jā, tas vārds transformācijas vien jau, man liekas, ir tāds, kurš uzreiz nobaida vienu daļu un cilvēku, jo tas ir kaut kas tāds, ko nekad nevar pastāstīt līdz galam un ko arī nevar īsti izprast, jo to, ka tā transformācija ir notikusi, cilvēks biežāk saprot tad, kad viņš jau viņam ir izgājis cauri. Un ir tāda mazliet tāda interesanta sajūta kādu laiku, kad kaut kas tur notiek savādāk nekā līdz šim, vai ka pasaule prasa kaut ko citu no tevis. Bet, jā, to, ka tā ir bijusi transformācija, to jau visbiežāk mēs saprotam pēc tam. Un ir arī tāds moments, ka labāk iet viņās ir labprātīgi, nekā gaidīt, kad dzīve piespiedīs to darīt. Un tāpēc tagad varbūt daudz ir uz tādu gaidīšanas pauzi, uz tādu neizpratni cilvēkos ir par to, kas patreiz notiek apkārt, un kas arī viņos notiek, un tāpat laikā ir šis jautājums arī daudziem, ko darīt tālāk, un kā būt, ja,
Nu, un tad pēc savas pieredzes es varu teikt, ka ir jādara tas, ko tu esi darījis līdz šim, tikai varbūt mazliet savādāk. Jā, bet Un, to savādāk saprast, tur jau ir tas sanācis. Kā? jā, un te ir tāda ļoti viltīga un smalka robeža attiecībā uz zīmēm, ko tev sūta visums. Un, nu, tad, kad mēs ejam ne tajā virzienā vai daram lietas ne tā, kā to vajadzētu darīt, mēs jau visu laiku tiekam brīdināti. Tikai jautājums ir, cik es esmu aizņemts ar apkārtējo pasauli, ar apkārtējām lietām, vai es vispār pamanu to, kas notiek apkārt. Un kas man, pašā deguna galā. Un visbiežāk jau ir tā, ka, ja ir ja tiek nekad mums nav bezizēja, tādā nozīmē, ka nav variantu. Mums vienmēr tiek piedāvāti vismaz viens variants vēl papildus tam, kas jau mums ir. Un tad uz turienu parasti virza ar zīmēm. Un cilvēkiem, ar notikumiem, ar sastaptajiem cilvēkiem mūsu dzīvē. Un cilvēkiem bieži vien liekas, kāpēc es saslimu, kāpēc es sasitu kājas mazo pirkstiņu, ja? Kāpēc, nezinu, vēl tur kaut kas notiek ar mani ne tā, kāpēc es tik šausmīgi noguris, kas notiek. Es daru darbu, kas man patīk, bet es esmu šausmīgi noguris. Tad ir jāiet jāskatās, kas šobrīd ir tā enerģija, kas vēl atpakaļ. Vai tās ir kādas nesakārtotas dzimtas lietas, vai visbiežāk jau tur ir kāds līdzsvars arī pietrūcis. Un jā, tā kā tās lietas saliek pa vietām, tad parādās tā enerģija, kur ir bijusi apslēpta. Kur mēs viņu esam tērējuši ne tajā virzienā. Jā. Un tāpēc šis laiks tāds ir, un nav jau stāsts par to, ka ir jāsēž kādās tagad, nezinu, reinkarnacioloģijas obligāti nodarbībās, vai arī tās ir labas savu reizi, bet jāpēta savas pagājušās dzīves, lai tur atrastu kaut kādas problēmas. Nē, tad, kad jautājumi pienāk, tad arī viņus risini. Ja tu jūti, ka kaut kas nav kā vajag, ja nav enerģijas, ja kaut kas sāk kaitināt, tautā pazīstams vārds besīt, ja tu nevari, nespēji, tad tas ir ļoti drošs signāls, kad ir kaut kas jāmaina dzīvē. Un tad var sākt vērot sevi, sākt vērot notikumus un to ceļu, kur tu ej. Jā, bet tad, kad tu saproti, tev pirmkārt ir jākonstatē to, ka tas vēsis ir man tiešām, jā, un tikai tad tu vari sākt kaut ko darīt. Bet tur jau tas nākošais solis ir tad, kad tu saproti, ka tas vēsis ir, bet, tur arī vajag spēku un enerģiju, lai sākt kaut ko darīt. Jā, bet te ir tāds visums, mums gaida, ka mēs izrādīsim savu gribu, lai kaut ko darītu. Jo kamēr mēs guļam gultā, acis pret griestiem pavēruši, mēs jau redzam tikai sīs, kas ir virs mūsu galvas. Un tad, kad tu vismaz piecelies un sāc kustēties un aizej uz mežu pastaigāties, nezinu, kaut vai ieej dušā, kaut vai saules vannā ieej tā beša laikā. Jo ir divas lietas, kas ir ļoti vienkāršas un pieejamas visiem. Tas ir ūdens, jebkādā veidā. Tā ir duša, tā ir vanna, vienalga upe, ezers, vēl labāk, ja tas ūdens ir savvaļā brīvdabā. Vai arī otra lieta ir darbs, kustēšanās. Nav obligāti tur fiziski ļoti smagi jāstrādā, bet kustēšanās kā tāda. Arī kaut kādas fiziskas aktivitātes, pateigas un tā tālāk, ne? Jo tajā brīdī, kad ir besis, tas nozīmē, ka organismā ir sakrājusies tā kritiskā masa ar dažāda veida toksīniem, ko ir izdalījuši gan tie parazīti, kas atrodas cilvēkā, fiziski, gan arī tie, kurus mēs neredzam.
Un tas viss spiež pie zemes, un to var dabūt ārā tikai kustoties. Nodar, protams, arī pirtiņa, kur tu aizēji un izsvīsti kaut vai to ārā, un nav jau obligāti jāskrien jāmeklē, nezinu, kāds krutais pirtnieks. To var izdarīt, ja pašam ir sava pirtiņa, to var izdarīt vienkārši iekurinot pirti un ieejot pirtī. Un norīvējoties ar sāli kaut vai. Un ļoti bieži šādas vienkāršas metodas, un ja nav pirts, tad var iet vanā, dušā norīvēties ar sāli. Un tās ir lietas, kas tik tiešām vēl ārā, kas palīdz. Nu, tas ir stāsts par to, ka visi resursi ir mūsos, un mums īsti nav nekur baigi jāskrien tagad beša laikā, kādam jāsaka, es besī palīdz man. Nu, ka mēs paši ar to kas ir mums pieejams, un kāds tas resurs ir mūsos, mēs paši varam ar to tikt galā, beigu galā, ne? Jā, nu visticamāk, ar to ir jāsāk. Un tad var palīdz. Un vienalga tu jūti, ka tu tās kājas nevari pavilkt, kad ir kaut kas dziļāks. Nu, jā, tad kādreiz palīdz vienkārši saruna ar kādu labu cilvēku. Kādreiz, jā, tas ir speciālists noteikti, katrā reizē varbūt tas ir savs. Un te ir arī tāda interesanta lieta, kad mums katram ir tie mūsu mīļākie speciālisti, pie kā mēs esam pieraduši iet, kas mūs dzird, kas mūs saprot. Un nu, tā tas arī ir. Un mūsu prāts pierod pie šī algoritma, ka tas cilvēks uzdos tādus jautājumus, viņš tur strādās ar tādām metodēm, to jau es visu zinu, to es varu izturēt, un nav vairs nenotiek progress. Un tad kādreiz vajag pamainīt šo metodi vai speciālistu aiziet pastīties, nezinu, visu laiku pieņemsim, gāju pirtī, jāiziet pelpot kaut kur, vai jāuzzīmē kāda neirografika, vai, nezinu, kaut kas jāizdara ar uzturu, un tad paskatīties, kā tad lietas mainās, jo bieži vien mēs nonākam pie tāda šoka, kad, šausmas, es taču šito strādāju tik sen, un nekas, man jau likās, ka tur viss ir izstrādāts, bet pamainot metodi, mūs nojūg. Viņam vairs nedarbojas tās formulas, kuras viņš mums piedāvā. Man liekas tā, ka ar tām metodēm ir tā, kad mēs tādā rutīnā ieejam. Nu, tad, kad mēs darām vienu un to pašu, un tāpēc arī nav tas progress. Un savukārt par to, kad man likās, ka es jau sen to esmu ar to tikus galā, tad tur man ir tā doma, kad ja mēs ejam to attīstības ceļu, tad iespējams, ka arī tā var būt, kad tu tā kā tajā kaut kādā pirmajā līmenī tu ar to lietu tik galā, bet to ir dziļāk sevī, un tur ir vēl kaut kas par to pašu tēmu, bet dziļāk sēž, un viņš tev atkal ceļ laukā. Un vienkārši tas arī droši vien ir cilvēkam jāsaprot, viņam nav jāpārmet sev, ka es pagājušā reizē netiku galā ar to. Protams, ka nē. Jo katrā reizē jau tu vari izdarīt tikai tik, cik tu vari, cik tu esi spējīgs, un ne tādā sliktā nozīmē spējīgs, bet, cik tev ir resursi uz to brīdi, un resursi ir ļoti svarīga lieta. Jā, un ar tām lietām es, piemēram, saviem klientiem mēdzu teikt, kad piegāju pie loga, gribēju notīrīt tikai zirnekļu tīklu. Notīrīju zirnekļu tīklu, ieraudzīju, ka tur ir loks ieplīsis, nomainīju stiklu. Tad jau rāmis jāmaina. Un tad beigās tur blīvējums un vispārējais, un rezultātā es tiku pie jauna loga. Bet tas arī ir kārtu pa kārtai, tas notiek tieši tā, kā tu teici, kā minēji, jā, kā sīpoliņu mēs sev lobam, un katram jau ir kaut kāds sākums, kas iedod to impulsu kaut ko darīt, un tad tālāk mēs pa to taciņu tur visādi tenterējam, skrienam, tur tā kā kurā brīdī, un ko mēs tur satiekam. Jā, tas ir ļoti interesanti, bet varbūt tu vari padalīties, cik tu esi tāda, man liekas arī tu esi zāļu sieva, es nezinu, man liekas, ka tu esi zāļu sieva. Kas šobrīd pavasarī ir tas, kas dabā var palīdzēt cilvēkam? Es zinu, ka mēs pirms sarunas runājām, tu teici, ka zāles ēšana vai graušana nav vienīgais veids, kā pavasarī sev palīdzēt. Jā.
Absolūti dziļi klanos mātes dabas priekšā par visām tām dāvanām, kuras viņa mums ir iedevusi. Un augi ir vieni no tiem. Taču, ja cilvēks turpina darīt visu to, ko viņš ir darījis līdz šim, un, nezinu, reiz dienā apēd vienu, nezinu, strutenes lapiņu, nu, tādu ļoti lielu uzlabojumu mēs varam gaidīt ļoti, ļoti ilgā tādā laika posmā. Nezinu, apēdu struteni un pa virsmu uzdzeru kafiju vai aizgāju liepu pumpurus paēst un pēc tam kūciņu uzēdu. Ja? Nu, tā kā, nu, tas tā nestrādā vienkārši. Bet dabā noteikti mēs šobrīd varam atrast ļoti daudz palīgus, kas var palīdzēt. Un tie ir visi pumpuri pirmkārt, kas tikko tagad varās vaļā, un nu jau viņi ir tādi bišķi mazliet vairāk paplaukuši, bet vienalga viņos vēl joprojām ir tas, tajās jaunajās lapiņās ir tas pats spēka avots lielākais. Tādu laiku atpakaļ tās bija, piemēram, lazdu skaras, bet šobrīd ir jaunās lazdu lapiņas vai, nu, vēl pēdējais brīdis ir lazdu mizai, kas ir ļoti vērtīgi asinsritei. No jaunajiem zariņiem var nomizot un sakaltēt. Tad ir visi tie koki, kuru mizā ir aspirīns, piemēram, vītoli, piemēram, ievas. Tātad tie ir ļoti labi asinsšķidrinātāji un ziemas laikā, nu, ne tikai ziemas laikā, ir cilvēkam vispār raksturīgi ir biezas asins, un tad lietojot šos, nu, šādu veidu tējas, var asins pašķidrināt un uzlabot arī to kopējo stāvokli. Mēs vācam vītolu un jau pumpurus? Jaunās lapiņas, nu, visvairāk aspirīna, protams, ir mizā. Un kokam mizu, nu, protams, var vākt arī visu gadu, bet vislabāk ir, ka tā nav tā cietā, tas ir no tādiem jauniem tieviem zariņiem pamizot nost. Un vislabāk, nu, mizā visvairāk vērtīgo vielu ir līdz brīdim, kamēr lapas nav izplaukušas. Tāpēc, nu, šis ir burtiski beidzamais mirklis, kad to var mēģināt notvert un sajust. Protams, tie ir liepu pumpuri, kurus var ēst, kuri saldi, ļoti garšīgi, kurus var savākt un arī priekš ziemas, bet vēl noteikti, ko es gribu piezīmēt pie visiem vākšanas procesiem, kad šobrīd augi ir ļoti spēcīgi un mums nevajag daudz viņu. Un augs ļoti ātri atsaucās, ja mēs ar viņu mēģinām sadarboties un kaut ko viņam palūdzam palīdzību, un tad nevajag nemaz daudz, pietiek ar nelielu daudzumu arī priekš ziemas, nu, cik visu ziemu jau tu nedzersi pumpuru tēju, jā, vai tātad priekš sevis, savām vajadzībām, tie, kas nenodarbojas ar tirdzniecību, nemaz tik daudz tas nav vajadzīgs, tā ir, nezinu, pusdiena dabā, un tu esi savācis sev rezervas visai ziemai. Noteikti tas ir arī struteņu jaunās lapiņas, ko es jau pieminēju, pa kādai lapiņai, gan pie kokteļa, gan pie smūtijiem, gan tāpat apēst. Pāris lapiņas dienā būs ļoti vērtīgas aknu attīrīšanai un organisma detoksikācijai arī, tā skaitā. Bet tās lapiņas ir tagad jāvāc. Nē, nu viņa svāra struteni jau aug visu ziemu. Viņa cauru gadu viņa var atrast, kādreiz viņu var atrast arī zem sniega, un tā kā viņa, nu, nezinu, manā sētā viņa pat īsti nav beigusi augt. Strutenē ir tāda īpašība, ka viņai tās aktīvās vielas, viņā visvairāk aktīvo vielu ir pirms, kamēr nav saule uzlekusi. Un tad, nu, tas ir, tad var iet skatīties saulētu, piemēram, un pa ceļām savākt strutenītes. Jā, un tad, protams, tās ir gārsas, tās ir pienenes. Gārsām atkal ļoti daudz vērtīgu vielu tiem, kam ir
šie locītavu, kam ir locītavu problēmas tiem cilvēkiem, ir tajos kamoliņos, sakņu kamoliņos, kas ir zem zemes. Bet var ēst arī lapiņas un it īpaši šobrīd, kad viņas ir jaunas, arī vēlāk vasarā, tad, kad viņa tiek nopļauta, tad viņa jau pēc tam ataug atkal. Un viņa tāpat ir laba, vērtīga un ēdama. Arī šobrīd daudz pieminētās nātris. Protams, aizrauties ar nātrēm nevajadzētu tīri tam dēļ, ka tā tas ir, kad nātris biezina asinis. Starp citu, to dara arī pelašķis, bet tam klāt, tad pievienojot šos augus, kas atkal savukārt šķidrina ievas, vītolus vai citronu, piemēram, tad var veidot vai ķiplociņu, var izmantot viņus kokteļos. Un, nav jau tā gluži, ka mēs katru dienu ēdam nātris un 3 reizes dienā. Tā kā es domāju, ka vienreiz izvārot nātru zupu vai izcepot kādas, nātru pankūkas, tad no tā nekas slikts, protams, ka nenotiek. Jā, tie ir tādi pirmie, bet katrā gadījumā arī tas, ko mēs uzskatām vēl par nezālēm, piemēram, virza, ir pirmais arī, ko var ēst un kas ir ļoti vērtīgs. Un visos šajos augos atrod, sastāvā ir arī dzels, tā kā tas ir tas, kas pavasarī ir visbiežāk vajadzīgs un kāpēc cilvēki arī sajūt sagurumu un kāpēc viņi vēlas, kāpēc viņi saka, kad ir liels nogurums un kad miegs nāk un pietrūkst spēka kaut kādām ikdienas darbībām. Bet, ja mēs runājam par augiem, tad ir tāda ļoti vērtīga metode pēdējos gados parādījusies kā fermentēšana. Un tas palīdz saglabāt augos vērtīgās vielas ilgāku laiku un mēs varam tīri organiski uzņemt vairāk vērtīgu vielu, ko satur augs, nekā arī mēs tāpat vienkārši apēdam šo lapu. Piemēram, ir fermentēts pienenis. Metode ir ļoti vienkārša, samai gaļas mašīnā pienenis, patur viņas kādu dažu dienas tajā savā sulā, lai tā sula mazliet tā kā ieskāpst siltā vietā. Un pēc tam ātri izžārē. Neilgstoši, kur nozīmē ātri uzliek uz papīra lapas un cepeškrāsnī pie ventilātora apmēram 50 grādu temperatūrā izžārē. Un šodien es gatavoju tēju pirtiņai tieši, un jau vakar es viņus atradu, man liekas, pagājušo gadu, es viņus fermentēju, un šogad saslēdzās cikls, un tūlīt jau nāk jaunās pienenes ārā, un šī fermentētā tēviņa ir arī interesanta, tāda tumīga un pavisam ar citu garšu. Un to fermentēšanas procesu var darīt arī ar jebko citu, arī ar tām pašām nātrēm, arī ar tām pašām gārsām. Tā kā izejot pļavā savādāk. Pienenēm to fermentēšanu dara līdzīgi kā ar ugunspuķiem. Jā, līdzīgi mēs fermentējam arī ugunspuķis. Var, ja ir laiks un gribēšana un vēlme, un tad ir vairāk šī pievienotā vērtība, to darīt arī pirkstiem viņas, tādos bumbulīšos ripināt, kamēr tā suliņa parādās. Un tad kaltēt šīs bumbiņas, var arī tā darīt. Bet gaļas mašīna, manuprāt, ir tāds visātrākais un vienkāršākais veids. Jā, bet ļoti interesanti. Man par fermentēšanu es saprotu, ka tas tagad ir ļoti aktuāli, bet ka pa pumpuriem un lapām un ziediem, ka tos var fermentēt, tas man tā kā tāds jaunums ir. Redz, kā jūs par ko padomā. Klausies, vispār man pat nav tev ko uzdot jautājumu, jo tik interesanti stāst, ka es vispār nevienā mirklī negribu iepīkstēties. Tik daudz informācijas, tik mazā laikā, ka es iedevu, es vienkārši super klausies.
Nu, es vēl nepieminēju, protams, arī upeņu lapas jaunās, kas šobrīd ir ļoti labā formā, stadijā un priekš tējas, nu, priekš vākšanas tējai un arī dzeršanai, kas satur mums tik ļoti vajadzīgo C vitamīnu, kas arī šķidrina asinis un stiprina asinsvadu sieniņas un imunitātei palīdz. Tā kā arī to, protams, nevajag nodīrāt krūmu pliku, bet kaut kur reizēm viņu var atrast arī savvaļā vai kādos lielos dārzos, kur, ja ir piekļuve, tad var doties un sameklēt. Un tagad mežā auga, tūlīt beigsies droši vien, bet nu, šobrīd ir pēdējais mirklis lakacim, kas ir neaizvietojams pie gļotādu slimībām, vairāk tieši pie elpošanas, klepus, bronhīts, plaušu karsonis, tas, kas arī šobrīd daudz cilvēkus moca. Vajag, nu, mežos tādos, kur nav gājusi pārī kāda meliorācija vai cita smagā tehnika, tāda maz daudzkrāsainiem ziediņiem, tādām tā kā taurītēm. Uz viena kātiņa ir gan violets, gan rozīgs ziediņš. Ievadot internetā, viņu var atrast, kā viņš izskatās. Un tas ir brīnišķīgs arī līdzeklis. Ziediņus vācam lakacim vai lapiņas? Viņi to galotnīt kopā ar visiem ziediem, tur kādu lapiņu sanāk, kāds ziediņš nav tik būtiski. Klausies, nu tiešām, tik īsā mūsu sarunas laikā tik daudz informācijas, bet es gribu, droši vien, kad mēs šodien arī ar to varētu šo sarunu beigt, es gribu to pajautāt vēl, kur tevi var atrast, ja gadienā kāds grib nokļūt satikt. Vai tas ir tā ļoti, ļoti īpaši, tur tā nemaz nevar tik viegli tev piekļūt? Nu, nav tik sarežģīti. Viss notiek īstajā laikā un vietā, un ja vien ir tā vēlēšanās, reizēm pat nomainās 3 cilvēki uz pirts rituālu, lai tikai kāds viens konkrētais cilvēks tiktu tajā brīdī, tā kā es to esmu piedzīvojis. Bet, ja ir vēlēšanās, tad mani var meklēt Dobelē, manā 9 spēks pirtiņā. Un man ir konts gan Instagramā, gan Facebookā ar tādu pašu vārdu un uzvārdu Ilga Gavare. Tā kā var gan piesakot, tur ir informācija par 9 spēka pirtsmācību cikla nodarbībām, kas gan tūlīt šogad jau iet uz beigām, vēl 3. maijā būs par fermentēšanu viena nodarbība, un tad mēs darbu atsāksim atkal rudenī. Bet, nu, tad tā informācija jau ir šajos profilos, un tur var rakstīt, var zvanīt, un droši cenšos atbildēt iespēju robežās uz jautājumiem. Tā kā. Jā, paldies tev, un tātad, ja jums ieinteresēja tas, ko Ilga stāstīja, un piedzīvot viņas pirtiņu, tad zinat, kur viņu šobrīd meklēt. Un es jums savukārt teikšu to, jums ir vēl viena iespēja ar Ilgu tikties, jau pavisam drīz, un tās ir sarunas te vidū. Un tas būs 22. aprīlis, nākošā otrdiena, kad mēs tiksimies mūsu sarunu projektā, ja mūsu sarunu ciklā, un bez Ilgas būs vēl viesi. Un es domāju, tas būs ļoti interesants pasākums. Tagad, ja jūs gribat satikt Ilgu jau ātrāk nekā jūs viņu sazvanīsiet, tad mīļi gaidīt esiet mūsu šajā te projektā sarunas te vidū. Un mūsu sarunu tēma būs par pavasari, par pārmaiņām un transformācijām. Un kā pieņemt šīs pārmaiņas gan ikdienā, gan dzīvē, gan darbā. Par to mēs arī runāsim šajā te sarunas te vidū. Tā kā mīļi gaidīti, un es tev saku paldies, un tikamies jau pavisam drīz ar tevi. Un visiem skatītājiem. Jā, labi, laimīgi, un lai jums visiem jauks vakars. Lai jums vakars. Tā. Tā.